Labrīt, ir 9:35 minūtes. Baigais tūsiņš studijā. Tas sanāk, ka šeit speciālisti apspriež mikrofonus. Es neatceros, ka kāds no mūsu ciemiņiem būtu tik ļoti apspriedis mikrofonus. Jā. Tā, 3 pirkstu attālumā, jā? Visi mikrofoni 3 pirkstu attālumā, lūdzu, jā? 1, 2, 1, jā. Ir ļoti labi. Mūsu Anita uzminēja, kas ir mūsu viens no ciemiņiem. Žoržs Siksne, jā, jo es teicu, ka es esmu sagatavojusies uzvilkt speciālu tēkreklu ar Žorža Siksnes bildi. Šie tēkrekli bija ļoti populāri Pozitīvus festivālā. Izpirka kā karstus pīrādziņus. Jā. Interesanti. Neticam. Jā, mūsu šī rīt ciemiņš ir tātad Žoržs Siksne. Žorž, kas ir tie abi kungi ar tevi kopā atnākuši šorīt? Tā es pielikšu. Jā. Tiem jaunie kolēģi. Jaunie kolēģi. Cik tiem jaunie es kā arī strādāju ar veciem kolēģiem, tad parādījās jaunie kolēģi. Ar jaunām idejām. Duvām, bet labām. Īstenībā nestāst, jā. Žorž, tev vienmēr blakus ir bijušas jaunas dāmas, kas tev palīdz dziedāt, jā? Es neesmu iemācījies no tevis, kā tu dabū no viņām ārā to vestsirdību savu, kad tu viņus intervē. To tik tāls vēl nesticis. Tā vēl ko mācīties. Es saprotu, Valdis ar Žoržu jūs tiekaties pasākumos. Jā. Es bieži skatos, kā viņš šovos dabūna ārā no tām meitenēm. Bet mēs regulāri tiekamies arī uz pasākumos. Piemēram, esmu Žoržs bijis pasākumā, kurā vesela iela tiek noslēgta, lai tikai Žoržs varētu uz tās ielas dziedāt. Jā. Tas ir skaisti, jā. Pirms mēs spēlēsim dziesmu, tur ir tāda izcelsme, tur ir vēsturi drusciņi. Vispirms radās ļoti neparasts tandēms Žoržs un Ozols. Kad tas radās un kā tas radās? Tas radās pirmā liela koncerta kontekstā, kas notikās Daugavas stadionā pirms 3 gadiem, ja nemaldos. Un, principā, tas bija tāds, ja var tā nodēvēt tāds netradicionāls mashups. Ja? Parasti mashup tā sajiet kopā glaunāk. DJ, kas DJoties saprot, par ko es runāju. Tas 2 dziesmu tāds kā saka, satikšanās vienā. Un tā, principā, kā saka, Gustavo, laikam nemaldos, Gustavo bija tas idejas autors, kas ieteica, ar Orolofu Salrietu kopā, viņi to visu tur fūrēja kopā, fīrēja, un tad viņi kaut kā uzrunāja mani, un Žoržs arī bija uzrunājuši, un tā mēs ar toreiz satikāmies. Un jums uzreiz bija tas klikšķis? Nē, tas jau nav par klikšķi, tas bija principā mājas darbi jāizpilda Gustavo, un viņš mashupu uztaisīja, principā skanēja. Viņš pajautāja, vai drīkst vispār? Jā, tieši tā, tas jau vairāk par to, ka vai drīkst, un tad, ja BPMs vai ātrums ir daudz maz līdzīgs, tad to var izdarīt. BPMs ir beats per minūti. Jā. Nu, un šīs nākamās dziesmas kontekstā, pēc tam tā bija Very Cool People ideja, vai ne? Mums arī netīšām sanāca tā, kad Valdis vienā pasākumā teica, ka viņš šausmīgi grib dzirdēt Very Cool People ar Žoržu Siksnu kopā, un Mold. tā kā Valdis jau tāds labs čoms, tad mēs, izdabāsim viņam un uzstājāmies kopā. Un pēc tās uzstāšanās tā kā bija tāds labs sajūtas, jo ar Ozolu mēs jau bijām iepriekš sadarbojušies, bet tad vēl tas nebija viņa kontekstā, bet Žoržs ļoti patiess, ļoti mūziķis, kurš mīl savu darbu. Un mēs arī grupā esam tādi paši. Un Ozols ir arī vienkārši repers, kurš afigēni mīl savu darbu un ir ļoti patiesi. Tad ugunīgi ļaudis satikušies, jo Very Cool People valdīties arī tā iegriež, ka nepaliec, ka bēdīgs. Tā kā es teiktu, tādi ļoti jaudīgi 3 vienumi ir sanākuši vienā ar dziesmu. Pasaulīt. Pirmatskaņojums radios konto eterā, Very Cool People, Žoržs Siksne un Ozols. Aiziet. 9:38. Un tad var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi, jo tu pilnīgi noteikti šo dziesmu jau arī zini. Aiziet! Kur Madara uzrakstījis labas dziesmas jauniem skaņdarbam, super forši. Rajons satikās ar Genovēru. Mēs pēc brītiņa... Autoru vārds? Madara. Madara jau nezināja, Genovēra īstenībā bija no rajona. Viņa jau bija. Kas saka, tu vari aiziet no rajona, bet nevar rajonu dabūt ārā no Genovēras. Pēc brītiņa mēs... Gan tu jau. Vēstījums šobrīd ir aktuālāks kā jebkad. Tā Žoržs Siksne saka, šobrīd pasaule mainās hiperātrumā un kaut kā jāspēj tikt tai līdzi. Kā jūs tiekat līdzi? Ar jauniešiem kopā strādājot. Ar jauniešiem kopā strādājot, jā. Un jaunieši kā tiek līdzi? Mums tās skrējamās tupeles ir.
Kurš no viņiem te ir jaunietis? Īstenībā labs tas mums vajadzēja aiziet pie vēl 4. cilvēka, paprasīt atļauju, ka mēs šo dziesmu izmantojam. Es ar to cilvēku satiekos, un es saku, mēs tur domājam Very Cool People ar Žoržu Siksnu un Ozolu ierakstīt. Un Žoržs mūs sauc pa puikām, bet tas savukārt Raimonds teica, Žoržs jau forši puika, rakstiet Labs, super. Brīnišķīgi. Paldies jums, sirsnīgs vīri, un paldies arī Raimondam. Un mēs jums novēlam vēl kopīgus projektus, jo tas rezultāts ir brīnišķīgs. Paldies. Vai jūs varēsiet kaut ko redzēt kopā kādā brīdī? Jā, mums te kaut kas tur... Jā, šobrīd notiekās un drīz kaut kas paziņosies, bet tie būs tāda ekskluzīva sanākšana mūsu 3 tieši kontekstā kopā, tā kā uz mūsu visu 3 koncertiem ejiet uz Ozolu, tur būs visam kaut kas cits, ejiet uz Very Cool People, tur būs kaut kas cits, uz Žoržu Siksnu kaut kur cits, bet būs tāda ekskluzīvie, kur mēs visi 3, kas nebūs ne visos 3 koncertos. Super! Paldies! Paldies jums, kungi! Ozols, Very Cool People un Žoržs Siksna. Un kāda mūsu klausītājiem mīļa dziesma, kuru mēdz pagriezt skaļāk un skaļi dziedāt līdzi.